Ūdi, agri vai vēlu, es te visu to esmu redzējusi un dzirdējusi un lasījusi, kas notika moderātoru čatos, kas notika abonementa čatos, kas notika privāti ar cilvēkiem. Es visu to reāli redzēju. Visu, pilnībā visu. Man nav nekā no viņas skrīniem, nekādi vispār sūdi man nav, bet viņai ir pilns telefons ar viņas melnajiem darbiem, ar visu, ko viņi ir darījuši, ne tikai man, bet vēl cilvēkiem, un vēl, un vēl, un vēl. Pretīgi, un agri vai vēlu, tas viss uzpeldē. Ziniet, kā sākumā sūds noslīgs, bet agri vai vēlu viņš uzpeld augšā. Agri vai vēlu, tie sūdi peld pa virsu. Viņš viss uznāks augšā, un es viņai pateicu, tad, kad tas viss nāks ārā no cilvēkiem, tu padomā, kādas sekas tam būs. Un kā tas viss apgriezīsies un beigsies tev. Lai padomā, ko dara aizmuguriski. Jo tās privātās lietas, ko mēs daram, otram viņš agri vai vēlu iznāks ārā. Un nav svarīgi, kādēļ tu sevi upurē, kādēļ tu tur rāpo kādam uz vēdera. Tu rāpos tik ilgi, kamēr tas dēļ, kā tu to darīji, viņš ar kāju to seju iespiedīs tik dziļi dubļos, ka tu ņārā nedabūsi. Vajag padomāt vienmēr, vai tas ir to vērts tā darīt. Es visas lietas redzēju, visu es esmu redzējis, visus čatus, čau Millīt, visus čatus viņas, visas sarakstes, balziņas, es visu to redzēju, čau Jūlīt. Visu to es redzēju un lasīju un klausījos, paklausījos, pat tie cilvēki, kas nāca, arī tie cilvēki dabūja. Es pateikšu godīgi, kāpēc viņi dabūja, tāpēc, ka es pateicu, tad, kad jūs beigsiet būt vergi, kādam pakļauties, kāda dēļ iet nevainīgiem cilvēkiem darīt pāri, tad jūs atradīsiet paši sevi un savu būtību. Tikai tad jūs atradīsiet, čau Kristīnīt, savu būtību, un jūs būsiet beidzot brīvi, un jūs beidzot būsiet noteicēji par savu dzīvi, par lietām, kas ap jums notiek, par visu. Ja jūs sāksiet būt noteicēji, tad jūs būsiet brīvi, un jūs sāksiet elpot, un jums beidzot viss šādi ies, šādi. Bet kamēr jūs dzīvosiet verga dzīvi, kāda pakļautībā, un tas ir briesmīgi. Čau visiem. Tas ir briesmīgi, ka mēs darām pāri cilvēkiem, kur mums dzīvē īstenībā neko nav nodarījuši, pilnīgi neko. Un tad, kad es reāli ar visiem, ar katru, kas ir nācis pie maniem tajā laikā un sazinājos un atvainojos, es vienkārši uzdevu elementāru jautājumu. Privāti, pasakat man privāti, ko es jums esmu izdarījusi? Neko. Kāpēc? Pavilkos. Kā tu vari pavilkties? Reāli kā? Kā tas nākās? Protams, kad es komunicēju ar visiem un komunicēšu, bet vai būs tā uzticība, tā ticība un nebūs tā baiļu sajūta, kad atkal kādreiz kādam uznāks kaut kādi šitie dzin un sāksies viss šits. Ir tā robeža, kad es vairāk sev dzīvē iekšā nelaižu cilvēks, un tad brīnamies mēs, kad baidamies komunicēt, baidamies kādu pielaist tūmā, baidamies no cilvēkiem, jo no cilvēkiem jau ir jābaidās, ne jau no dzīvniekiem. Viss tas ļaunums ir cilvēkos, ne jau dzīvniekos vai pasaulē, pašos cilvēkos. Tā man šitiem te vajag. Tā kā jā, tieši tā, Luks. Beidzat vienreiz kāda pavadā staigāt. Čau, Kicīt, beidzat kāda pavadā staigāt un viss. Es arī esmu bijusi tajā visā iekšā. Mēs daudz esam bijuši kāda pavadiņā. Daudzi, arī es. Un ticiet man, zināt, cik viegli paliek, kad tu atbrīvo sevi no pavadiņām, kad tu atbrīvo sevi no kāda ietekmes, kad tu atbrīvo sevi no kaut kādām negatīvām lietiņām, kad tu vienkārši esi pats par sevi, tu pieņem lēmumus un viss. Reāli ļoti superīgi izmainās dzīve. Čau, nestiec man palīdz. Ļoti smuki izmainās dzīve. Ļoti. Ticat vai nē, pamēģināt, un jūs redzēsiet, cik superīgi visi. Jā, jums atkritīs daudz cilvēku jūsu dzīvē. Man arī atkrita ļoti daudz cilvēku. Tas nekas.
Atkritīs 1, 3 superīgi nāks vietā. Atkritīs 1, 3 superīgi nāk vietā. Un tā tai dzīvē ir iekārtots. Nevajag baidīties kaut ko zaudēt, lai iegūtu vietā. Bet